Bet sniegs, kalni un slēpošana tā ir mana vislielākā kaislība. Man liekas, te ir divi triggeri, divas lietas, kas mums ir asinīs, arī tev, Ansi. Tā pirmā ir sniega smarža vai augsta gaisa smarža, ko tu uzpazīsti vienmēr, tikko ir mīnusi, tev ieslēdzās kaut kādi receptori, un uzreiz sāk signalizēt, tagad ir laiks. Un otrs ir lidojuma sajūta. Jo principā slēpojot vai snovojot, tu dabū tādu lidojumu brīvības sajūtu, ka tu nevari dabūt nekur citur. Jo tas ir bez mehānisma. Iespējams, ka kaut kur lidojot ar izpletni, tu to var dabūt, bet tā vienkāršā veidā ne. Un šīs divas sajūtas, sniega smarža un lidojuma sajūta, ir tie, kas tevi sasaista, sasien, saslimdina, inficē uz visu mūžu. Es ļoti priecājos, ka jūs sniega klubu esat atjaunojuši. Un tas ir visu laiku vislabākais nosaukums. Diemžēl to vairs nevar izmantot, es viņu nozaktu. Un otrs ir sezona nekad nebeidzas. Es nezinu, kas to izdomāja, Ansi, bet tas ir kaut kas tāds, kas ir jāraksta uz tēkrekla. Tēkreklis, ko es uzskatu par svētu, uz kuru ir uzraksts Thank God summer is over. Tas ir labs. Un tad, kad es šādu kreklu kaut kur parādos, tad tie vasaras mīļi vienkārši paliek nikni. Vāļu kalns cēsīs, ko joprojām es ļoti ceru reanimēt, un ja vēl es savā mūžā varēšu reanimēt Vāļu kalnu kā sporta kalnu, tad es uzskatu, ka es savu misiju šajā pasaulē būšu tiešām izdarījis līdz galam. Šis ir Latvijas un pasaules kalnu kultūras orientieris par kalnu, sniegu, cilvēkiem, kalnu kultūru un to, kas vieno visus kalnu un sniega draugus. Sniega klubs podcasts sezona nekad nebeidzas. Labdien, cienījamie skatītāji, cienījamie klausītāji, visi Sniega kluba draugi. Podcasts sezona nekad nebeidzās. Pārdaugavā, Agenskalnā, Krodziņā, Dēkainas, 2 riteņi. Un šodien mums ir īpašs viesis ar to, ka bez šī viesa iespējams visa Latvijas sniega kultūra būtu pavisam savādāka. Labdien, Juri! Sveiki! Es tev aicinu iepazīstināt ar sevi sniega kontekstā 3 teikumos. Jā, Juris Žagars, Žagarkalna īpašnieks. Es esmu viens no pirmajiem, kurš sāka šo biznesu profesionāli. Proti, pirmais bija Baiļi, Valmierā. Un nākamais bija Žagarkalns. Žagarkalnam ir 24 gadi. Tik veca trase, kas joprojām turpina un atrodas biznesā, Latvijā nav neviena. Jo Baiļi, zināmā mērā, jau ir tā kā pakāpuši ārā no biznesa. Tā ir man lielā kaislība, tas ir mans hobijs, tas ir biznes, kurš, diemžēl, nenes daudz augļus. Paralēli visu mūžu es esmu bijis aktieris, profesionāls aktieris, strādājis teātrī pilnā slodzē. Un, kad cilvēki man prasa, Žagar, kā tev pietiek laika hobijam nodarboties vēl ar teātra mākslu? Un es saku, tas nav hobijs, tas ir mans pamatdarbs. Un tā tas tiešām ir. Bet sniegs, kalni un slēpošana tā ir mana vislielākā kaislība. Juri, un tagad pats svarīgākais. Kāpēc tas viss ir? Kā tas sākās? Jā, tas sākās parasti, tā slimība sākas bērnībā. Kad vecāki tev kaut kā vai treneris tev pamudina un tu sāc. Un tu to sajūti nekad neaizmirsti. Un tā ir milzīga bauda visam mūžam. Sniega gaidīšana un sniega sagaidīšana. Un tas uzbudinājums un tas prieks. Kad sākam šaut sniegu, tas ir neaprakstāms. Un tā tas viss sākās, bet man liekas, te ir divi triggeri, divas lietas, kas mums ir asinīs, arī tev, Ansi. Tā pirmā ir sniega smarža vai augsta gaisa smarža, ko tu uzpazīsti vienmēr, tikko ir mīnusi, tev ieslēdzās kaut kādi receptori, un uzreiz sāk signalizēt, tagad ir laiks. Un otrs ir lidojuma sajūta. Jo principā slēpojot vai snovojot, tu dabū tādu lidojumu brīvības sajūtu, ka tu nevari dabūt nekur citur. Jo tas ir bez mehānisma. Iespējams, ka kaut kur lidojot ar izpletni, tu to var dabūt, bet tā vienkāršā veidā ne. Un šīs divas sajūtas, sniega smarža un lidojuma sajūta,
ir tie, kas tevi sasaista, saslimdina, inficē uz visu mūžu. Labi, bet kā sākās tieši tev? Jā, man sākās kaut kur skolas laikā treniņu grupa, 7-8 gadu vecumā. Es sāku trenēties kalnu slēpošanā. Toreiz tas viss bija diezgan wild. Tā sakot, uz trasi bija jāiet 6-7 km kājām caur mežu pa tumsu, slēps par plecu, pēc tam tu visu dienu kāp. Ja ieslēdz pacēlāju, un ja tev vecie pielaiž pie pacēlāja, tā ir fantastiska laime, bet pārsvarā tā viss. Un tu vienkārši saslimst, un tu saslimst ar to adrenalīnu sajūtu, ar to uztraukumu pirms sacensībām. Ar tiem mačiem, ar visu tu vienkārši, tevi inficējās. Pēc tam, protams, kaut kur 18-19 gadu vecumā es pārtraucu, un pēc tam tikko parādījās pirmā iespēja nopirkt vienu kalna nogāzi un uzbūvēt tur kalnu. Es atceros, es pārdevu mašīnu, kas maksāja $4000 un ieguldīju kalnā. Un ar to tas viss sākās. Mana grāmatvedē, ar ko mēs esam kopā kopš 91. gada, teica, Žagar, ražojam kaut vai apakšbiks, tikai lūdzu ne kalnu. Nebūs tur nekad. Bet tā apsēstība, tā ir vienkārši fantastiska. Un viena no tām lietām, vēl tā trešā lieta, kas man kā kalna īpašniekam ir ārkārtīgi svarīga, tā milzīgā bauda no ļoti daudz laimīgiem cilvēkiem apkārt. Tāpēc, ka sestdien, svētdien, ja ir labs sniegs, labs kalns, tu tikai un vienīgi saņem laimi un pozitīvas emocijas, kas tev apkārt. Un tas ir apmēram tā kā arī aktierim, kad tu nospēlē izrādi un ir aplauss un zāle pieceļās kājās un tā svētlaime, ko tu nevar aizmirst. Un tas ir tieši tas pats uz kalna, kad tev liekas, ka visa zāle, visi tie slēpotāji snavi ir piecēlušies kājās un vienkārši kaifot. Tā ir tāda fantastiska lieta. Es ļoti, ļoti priecājos, ka jūs sniegu klubu esat atjaunojuši. Un tas ir visu laiku vislabākais nosaukums. Diemžēl to vairs nevar izmantot, es viņu nozaktu. Un otrs ir sezona nekad nebeidzas. Es nezinu, kas to izdomāja, Anci, bet tas ir kaut kas tāds, kas ir jāraksta uz tēkrekliem. Man ir tēkreklis, ko es uzskatu par svētu, uz kuru ir uzraksts Thank God summer is over. Tas ir labs. Un tad, kad es šādu krekli kaut kur parādos, tad tie vasaras mīļi vienkārši paliek nikni. Jā, es varu iedomāties. Klasē, paturpinot vēl par sākumu, tu teici 6-7 km tumsā caur. Jā, pa mēģi. Tu atceries, kurš kalns tas bija? Vāļu kalns Cēsīs. Vāļu kalns, jā. Ko joprojām es ļoti, ļoti ceru reanimēt. Un ja vēl es savā mūžā varēšu reanimēt Vāļu kalnu kā sporta kalnu, tad es uzskatu, ka es savu misiju šajā pasaulē būšu tiešām izdarījis līdz galam. Interesanti, ka Vāļkalns ir tas kalns, kur es guvu pirmo nozīmīgo uzvaru, apsteidzot Latvijas tā laika izlases dalībnieks. Jo viss bija tad 82. vai 83. gads, 8. marts, notiek sacensības Vāļkalnā. Ir pat ierakstīts, man liekas, Sporta avīzē toreiz. Un ir sacensības, bet man uz dzimšanas dienu tēvs bija sagādājis pilnīgi jaunas Atomica F6 slēpes. Tie gadi, Atomica F6, tas ir vienkārši tā kā tev no debesīm nokrīt dāvana. Un es tās slēpes pielieku, saprotu, un es eju garām visiem. Vienkārši sāk iet garām. Un ko es sapratu? Es sapratu tehnikas nozīmi. Principā es biju uztrenēts jau braukt tikai ar visām tām polsportenēm, tur neko nevarēja izdarīt. Un vienkārši aiziet garām. Un tas bija tieši Vāļkalnā. Saprotu, man Vāļkalns ir palicis uz visu mūžu. Tā ir reāli nozīmīga pieredze. Un man jau toreiz ļoti patika Vāļkalna reljefs. Es nebiju daudz bijis nekur citur kalnos. Vienāds līdz apakšai augstā ieskrējiens un tad aiziet. Tieši droši vien visas pozitīvās emocijas uzvar. Un 8. mārts, un tur viss balīti, Cēsu vēstnīcā, Tērvete. Tur bija arī kamenīs sacensības, jo īstenībā mana māma ar tēvu satikās būvējot Cirulīšu kameniņu trasi. Tā kā, principā, es esmu radīts Cēsīs savā ziņā. Dievs, cik forši. Jā, bet, bet man atkal, tu stāst par šo, ko tu neaizmirsti visu mūžu. Pareizi, tu to finišu, to brīdi, kad tev paziņo rezultātu, tu neaizmirsti visu mūžu. Man atkal ir tāds gadījums, ko es arī varu izstāstīt, ko es nemūžam neaizmirsīšu. Es, piedalos Siguldā sacensībās un sestdien ir slaloms un svētdien ir nobrauciens. Un nobraucienā piedalās 10 labākie, kas ir slalomā
Un es nezinu, kaut kā man slalomā labi aiziet, un es esmu 10. Un nobraucienu es nekad neesmu braucis. Nekad vienkārši. Un virs manis ir 9 Latvijas izlases dalībnieki. Latvijas izlase un Žagars no Cēsīm. Man ir zābaki ar šņurēm, parafīnu un tā tālāk. Un tā tālāk. Botas, jā? Jā, treneris pārbijies. Treneris saka, vēlams bez ķiveres tev nelaidīs klāt. Es sazvanu Cēsis, man atved kaimiņš motociklista ķiveri. Es visu nakti neguļu, pārbijies līdz nāvei. Bet tagad otrā dienā es izēju uz startu. Un tu zini, kā nobraucienā ir tas saucamais non-stop brauciens, ko visi drīkst vienreiz trases izbraukt. Bet, treniņš brauciens, jā. Un tagad pa vidi trampolīns. Baigā pumpa kādreiz. Tagad viņi nolīdzināti Siguldā, bet baigā pumpa pa vidu bija. Un es tagad skatos, tā trasa ir uzsprausta tā, ka tai pumpai jābrauc riņķī. Un es skatos, visi tie izlases dalībnieki brauc riņķī. Es domāju, es saprotu, es taču neesmu stulbs. Es saprotu, taisnākais ceļš ir pāri. Un viņi, protams, negrib rādīt to taisnāko ceļu. Bet man kā 10. ir jābrauc 1. Tu zini, otrādā, apgrieztā secībā. Un līdz ar to man nav uz ko paskatīties. Un es tagad kārtīgi izlecu un es velku pat tiešot tajā stājā uz to pumpu. Ja? Un es atceros to skaņu ausīs, to es nemūžam neaizmirsīšu. Zini, ka tas ledus slēpjas grabi, ja? Un pēkšņi uz tās pumpas tā. Un klusums. Un tikai vējš šņāc garām. Un es zinu, ka no stājas nedrīkst iet ārā. Tas viss bīstamākais. Tev jāpaliek stājā. Un es stāvu tajā stājā un es kā tagad atceros. Baigi ilgi tas klusums kaut kā nebeidzās. Un pēc tam tāds šāviens, kas slēpjas acitās pret ledu. Es nezinu, kā es noturējos kājā mistiski. Es izmaucu cauri finišam, man treneris pieskarīja klāt. Tu mani cietumā gribēji ielikt, tu idiots, tas trampolins nav braucams. Tu taču es būtu cietumā, tu būtu nosities. Un es izbraucu tajos mačos, es dabūju pieaugušo sporta klasi. Pagaidām, tu vinnēji? Jā, es nevinnēju, bet es dabūju tik labu rezultātu, ka vienkārši, kad es dabūju uzreiz vienos mačos klāst. Bet stāsts ir par tām atmiņām, tā kā tu stāst. Man arī man tā šņākoņa ausīs. Es pilnīgi atceros. Un tas ir kaut kas tāds, ko tu visu mūžu dzīvo ar to. Tā ir? Visu mūžu, un tas ir kaut kāds, vai teiksim, pirms starta kaut kādā ātruma testā tur Somijā, pirms kaut kādiem gadiem. Es atceros tās sekundes, ko tiesnesis skaita, ja? 5, 4, 5, 4, 3, 1, go. Un tu pilnīgi, tev tas ir ieprogrammēts galvā, tu atceries instinkts. Tās ir sajūtas, ko jebkurš, kurš ir slēpojis vai piedalījies sacensībās ar snowboard, tas ir. Labi, klausies, bet tad par sportu pastāsti. Šis bija ļoti interesants stāsts. Es nekad nezināju, Juri, mēs esam tik ilgas gadus pazīstami par šo sporta daļu tavā pieredzē, ka tu trenējies. Jā, es trenējos gadiem diezgan nopietni, bet, protams, ir CS, un kā tu zini, viss ir inventārā. Un vienā brīdī vienkārši tā bija vecāki vairs nevar to inventāru tā kā nodrošināt. Tev palaimējās, tev tās slēpes dabū, bet man nav. Man ir tāpat tie polsporteni vai, teiksim, tās krievu slēpes ar norotām kantēm, kuras tu skrūvē pirms katriem mačiem. Un tad vienā brīdī, protams, tas beidzās. Un tad tas sākās tajā brīdī, kad tu jau vari nopelnīt naudu un nopirkt inventāru. Un tad, protams, un es joprojām piedalos sacensībās. Es patiešām braucu pat labāk no Siguldas, no Trendiņa pie jums. Okay, super. Jā, bet Siguldā kāpēc ne Cēsīs? Tāpēc, ka Cēsīs nav tā ātruma. Es tām sacensībām, kur man jāpiedalās, nevaru satrenēties. Labi. Es joprojām piedalos, es braucu janvārī uz pasaules čempionātu māsteriem Itālijā. Super. Un es esmu nobijies, teiksim, godīgi. Kurā vietā Itālijā? De Posa, kā to tāds neliels kurorts, kas ir speciāls sportistiem sacensībām. Tas ir tāds liels pasākums, ziemas sporta spēles. Tu pirmo reizi brauc vai? Uz to es braucu pirmo reizi. Es esmu Baltijas čempions, ārzemēs braucis un tā, bet redzi, ko mēs meklējam? Mēs tās bailes tieši meklējam. Tu domā, ka bailes, jā? Es domāju, tas ir adrenalīns. Jā, bet ir bailes un ir tas adrenalīns. Saprotu, un bez tām bailēm tu nevari. Es esmu pārliecināts, tu taču esi snowers. Arī, tu zini, pirms leciena, pirms Big Air,
vai tad tu jūties baigi komfortabli? Kā kurš? Kā kurš, bet tu tomēr esi, tā kā tas... Jākoncentrējas. Jākoncentrējas, un tas ir tas, kas iedod mums to asiņu garšu mutē, ko tu nekad nevar aizmirst. Klausies, tu sāki diezgan agrā vecumā jau sports, tā kā treniņu grupu un viss pārējais, tad tu pārtrauc kaut kādu brīdi, un tad tu nāc atpakaļ. Kas bija tas brīdis, kad tu pārtrauc, kas bija tie iemesli? Skolu, tu beidz skolu, tad tu stājies augstskolā, un vienkārši kaut kāds 4-5 gadi bija pārtraukums. Un pēc tam Vālī bija sacensības, kur es domāju, es tūlīt atbraukšu un viss izmočīšu. Protams, ka nobliezos jau kaut kādā 6. mietā. Tad es sapratu, nevar tā bez treniņiem. Tu nevar, ja tu neesi kaut kāds 5 gadus trenējies, tad tu nekas nesanāks. Un tad es atkal sāku pamazām. Un tad, protams, slēpošanas instruktoru visas lietas, kas faktiski es varu teikt tā, ka zināmā mērā mans liels nopelns ir tas, ka slēpošanas apmācība ir Latvijā, kā lai saka, leģitimizēta un regulēta. Es priecājos to dzirdēt. Pirms tam tas nebija. Pirms tam bija vienkārši tā, kāpēc tu vari kādu citu mācīt slēpot vai snovot, tāpēc, ka es no 4 gadu vecuma pats slēpoju. Un tagad ir tomēr kaut kāds regulators. Es esmu pirmais Latvijā kvalificētais startautisks snowboard instruktors. Jā. Es zinu. Es aizbraucu uz snowboard instruktoru mācībām. Jā. Es sāku braukt vienkārši pilnīgi savādāk. Jā. Tās lietas, tiešām, kas mums bija intuitīvi, nokļūt vienkārši tur, kur tu gribi nokļūt, un saprast, kā to pareizi izdarīt, ko visi instruktors mums iedeva. Haralds no Austrijas, mūsu draugs. Tā bija milzīga atšķirība. Tā ir milzīga atšķirība. Un es ļoti, ļoti cienu tagad arī tos snowers, tieši snowers, kas grib strādāt par instruktoriem un kas saprot, ka tu nevari strādāt par instruktoru, tāpēc, ka tu baigi gribi. Un ka tu esi cool, tev ir jāmācās, un tev ir jāzina, un tev ir jāprot pedagoģija, un tev ir visas lietas. Tādā ziņā tā sistēma Latvijā. Un tad, protams, es ar to aizrāvos ar instruktoru lietām, un tad instruktoru treneris, man ir augstākā kvalifikācija kā instruktoram, un es esmu visus tos testus un ātrumtestus nolicis un tā tālāk. Un tagad, diemžēl, nav laika jāstrādā teātrī. Darbs nedrīkst traucēt atpūtā. Nedrīkst traucēt, es zinu, bet šitas darbs ir tāds, kas, diemžēl, jā. Es biju kaut kā baigi izdomājis. Protams, tādi tikai slimi, kā mēs ar Tevāns var tādu plāniņu uztaisīt. Es domāju, vasarā es neņemšu nevienu atvaļinājumu dienu. Man pienākās 30 atvaļinājumu dienu. Okay. Es domāju, es rūpīšu visu vasaru. Es strādāšu visu vasaru un es sapelnīšu ziemā, lai es pirms tā pasaules čempa varu trenēties mierīgi vienu mēnesi, aizbraukt uz kalniem un nedarīt neko citu, kā tikai trenēties, gatavoties. Un man pēkšņi oktobrī iekrīt filma, un man bija viss tas mans atvaļinājums jāziedo filmai, visu oktobru nofilmējos. Un tagad es lasu pa dienām ārā, pa dienām. Jo kā tu zini, te nav tikai runa par to, ka tu gribi labi nobraukt, bet te ir runa arī par to, ka tu negribi nosisties. Un teiksim, Super G tomēr tur ir diezgan ātrs, ar tramplīniem un tā tālāk, un jābūt ļoti labā formā. Tev ir slēpes pareizes, es ceru. Man ir pareizās slēpes, un es trenējos, un jau pa jauno gadu jau braukšu uz Franciju, jau būs nometnīte. Un Somijā bija nometne pirms tam un tā. Es tiešām nopietni trenējos un fiziski gatavojos. Tā ir mana apsēstība. Super. Par apsēstību tu nāc, tad par tavu dzīvi es saprotu tā, kaut kādā brīdī tu pārtrauc, pēc tam tu atkal sāki slēpot. Ja? Kā tu uztvēri tavu apkārtējo? Es saprotu, ka tu mācījies konservatorijā, acīm redzot. Ja? Tu mācījies konservatorijā, tā tomēr ir radoša vide. Jā. Un tur ar sportu, cik man ir pieredze, arī es mācījies visādās skolās, radošās, un es esmu redzējis, ka sports tas tā kā malā stāv no tā visa. Jā, bet aktieriem nav. Pirmkārt, aktieru darbs un daba ir ļoti līdzīgs sportistu dabai. Tas ir milzīgs spēja dzīvot ārkārtīgos konkurences apstākļos. Visu laiku tev kāds karstu dvašu elpo. Aizmugurē spēja būt ārkārtīgi koncentrētam, ārkārtīgi tādam virzītam, konkrētā virzienā, spēja domāt par panākumiem, vēlme būt slavenam, visas tās lietas, kas ir sportā. Ja? Uzvarēt tikai tāpēc, ka uzvarēt, un tas viss kaut kā mentāli aktieru vidē tā nav.
Plus vēl tas, ka mums bija jābūt arī labā formā sakarā. Mums bija atsevišķa apmācība, skatuves akrobātika, kas kad ir triki, kautiņi, viss tas. Un man vienmēr tas ir bijis ārkārtīgi svarīgi. Es arī tagad aktieriem visu laiku saku, mēs trenējamies, mums ir speciāli treniņi un aktieri visi iet. Tā kā man tur nebija pretruns. Tas sports un aktieru darbs man nebija pretruns. Es varu pastāstīt skatītājiem. Mēs nejauši iemaldījos Dēls teātrī, mēs ar Juri bijām vienojušies par vienu lietu. Es skatos teātra foijē, vienkārši riņķo visi aktieri Juri vadībā. Ja? Tā tas notiek? Jā, tā manā vadībā īsti ne. Raivis Vidis mums ir treneris, diezgan brutāls un stingrs treneris, ne ar vienu tur nežākstās. Pats bijis pasaules čempions, ja, zinu, ko tas nozīmē. Un aktieri nāk, un mēs prasam, lai nāktu, jo fiziskā forma ir ārkārtīgi svarīga aktieriem. Super. Bet tā tad konservatorija atgriežamies tur, kā visi uztvēra tavu nodarbošanos ar slēpošanu? Normāli, viss normāli. Vislielākais cirks sākās tad, kad tas sākās biznesman. Un, protams, es aizvilku visus savus aktierus, ja, un es atceros, Džilindžers aizbrauca pirmajā reizē, kad es visus uzaicināju pie sevis uz kalnu. Džilindžeram bija milzīgs ādas mētelis, bez ķiveres, pliku galvu. Un es teicu, Džili, nevajag tā kā pamācīt, kā bremzēt. Viņš teica, nē, kā bremzēt, to man toči nevajag zināt. Uzkāpa uz slēpēm, vienkārši vilka lejā. Bet tā, tas viss arī sākās. Protams, ka tad bija tā, kad reizēm es kavēju izrādi, tu kalnā esi aizrāvies ar kaut ko un pēkšņi, man taču vakarā izrāda stundu līdz Rīgai. Un tā aizrautība un tā... Es sāku ar bombžiem, man palīdzēja bombži būvēt kalnu. Es tātad pirmdienas rītā dodos uz tirgu saķeru bombžus, tos, kuri var kaut cik pakustēties, salādē iekšā būsiņā, aizved uz kalnu, jo jārok dubļi. Ir jārok dubļi. Marts? Nē, mājas? Nē, tas jau ir rudens jau kaut kāds, septembris un tā. Un tad tie bombži roki, ja, un tā es būvēju to kalnu. Vājprātīgs darbs, dubļos līdz ausīm nāk virsū. Ej, tu nost. Cik mēnešus reāli? Tā kā visu vasaru, rudens, jā? Jā, vasara, rudens. Rudenī parasti ir vistrakākais darbs, kā visu sagatavot. Un tad sākās sniega šaušana, un kad ierūcās tas sniega lielgabals. Labi, tas sniega lielgabals jau arī salīdzinoši nesen, ja? Būsim objektīvi. Jā, tas man bija 2. gadā. Pirmos 2 gadus mēs vēl ar dabīgo sniegu nomocījām, un pēc tam bija pirmais sniega lielgabals, tā bija svētlaime. Un tad, protams, parādījās retraks un tā tālāk. Pirmo sniegu mēs ar slēpēm līdzinājām. Labi, tā viss ir vēsture. Bet tu taču atceries, Anci, bet pagaid, tu biji viens no pirmajiem, kas sāk būvēt džampus, kas lika kaut kādus slaidus, kas tur veidoja kaut kādu tusiņu, cilvēki tur nāca un... Nē, jā, mēs to visu darījām. Paldies arī tev, ka tu to visu atbalstīji savulaik. Jā. Nē, es taču biju traks. Man arī tas, kad jūs arī bijāt entuziasmu apsēsti. Vienkārši apsēsti. Mēs tur visi bijām idioti. Es tev izstāstīšu piemēru. Tātad mans instruktors Haralds, kurš man mācīja, kā pareizi braukt ar dēli. Ja, paldies viņam, es ieguvu kvalifikāciju. Es viņu uzaicināju uz Latviju. Viņš atbrauc uz Latviju. Mēs tur aizbraucam uz Gaiziņu, arī kaut kāds sezonas noslēgums, viss tur super labi. Viņš nedēļu te dzīvoja, mēs darbojāmies ar tām visām lietām. Viņš man beigās saka, viņš saka, klausies, zini, pie viss tā, kas jums šeit nav, ja? Jums nav kalnu, jums vienkārši nekā nav. Bet tas, ko jūs esat izdarījuši, mēs nekad Austrijā vienkārši neko tādā līmenī pie nekā neesamības neesam izdarījuši. Tā bija viena no, es teikšu tā, patiesākajām atziņām par to, ko tavs, mans, mūsu visu entuziasms ir radījis kā vērtība. Ja? Kāpēc arī šobrīd cilvēki saka, ka snieglubs ir vērtība? Tas bija viens no iemesliem, ka mēs darījām to, kas ir svarīgs. Jā, un starp citu, jūs arī esat tie, kas sāk atbalstīt ķiveru visu kultūru, atceries? Drošība, Juri, tas ir viens liels temats. Jā, jūs bijāt tie, jo mēs sapratām, cilvēki sāk šķilties vienkārši. Gāja bojā 2 cilvēki. Jā, un mums vienkārši ātrā palīdzība sestdien, svētdien, tā kā regulāri vispār nav ko runāt. Uz Bigēra meitene, uz Bigēra, viņa iemācīsies no rīta ir griezt, bremzēt ar dēli, un viņi aiziet uz Bigēru. Viņi nobliežās bezsamaņā. Es atceros, mēs piebraucam klāt ar moci, pamodinām, un pirmais, ko viņi saka, es varēšu vēlreiz.
Nē, bet ir īstenībā drošības aspekts, jā, es atceros. Un, tad, kad mēs par to sākām runāt, mēs arī organizējām kampaņu Drošais kalns. Jā. Atceros. Tā tad bija, es neteikšu, ka pretdarbība, bet vispār cilvēki tur tā kā mēģināja. Un arī tad, kad mēs snowboardu sākām, arī ļoti daudz bija skeptiski, gribēja mūs izsmiet. Jā. Tagad, protams, par drošību vairāk neviens jautājums neuzdod. Ķiveru valkāšana, man liekas, tas jau ir tāds beznosacījuma refleks. Ja? Bet kā tu nonāci savā dzīvē, teiksim, tu izstāstīji to piedzīvojumu ar nakti neguļot, ja, kad būs ķiveri jāvalk. Bet kā tu nonāci līdz izpratnē par drošību? Jā, ļoti vienkārši. Pirmais smadzeņu satricinājums. Tajā brīdī, kad tu treniņā neuzvelc ķiveru un domā, es taču tikai tā kā pasildīšos, ja? Un kad tu pamosties uz kalna, kad tu guli bezsamaņā, un pēc tam tu nedēļu, tā sakot, nevari recoverēties, un pēc tam tu saproti, ka tev tiešām tā jau, kā tu zini, katrs smadzeņu satricinājums ir trauma. Bokserim smadzeņu satricinājums vai knockdowns, ja? Knockouts ir out, viņš ir beidzis profesionālo karjeru pēc viena knockout, pēc 2 točiem. Un tajā brīdī tu saproti, ka tev sākās tiešām reāls veselības problēmas un ka tu vari sačakarēt. Un tad tu patiešām ļoti, ļoti uztraucies par to muguras sargi, ķīveres slēpotājiem, protams, un it sevišķi, kad tu paņem dēli, es ar dēli arī braucu, tad, protams, astes kaula sargs, roku sargi. Viss tā ir, tas ir basics, ja tev tas nav, tad tu esi, galīgi tas ir kaut kas tāds tik provinciāli, tik atpalicis. Vai tev ir kaut kāda cīņa ar, piemēram, apmeklētājiem šobrīd vispār popularizējot? Vairs nav. Bet tajā brīdī, kad mēs ieviesām, man bija cīņa ar slēpošanas trasēm. Mums bija slēpošanas trašu asociācija. Viņa joprojām ir? Viņa joprojām ir, jā. Un mums sākotnēji bija diezgan daudz diskusijas, priekš kam tas ir vajadzīgs. Tīkli, madrači un tā tālāk. Mēs nokopējām no Somiem noteikumus un mēs viņus ieviesām. Tagad neviens par to nestrīdās. Un viss ir kārtībā, visas trases ir happy, visi ir sapirkuši madraču tīklus un tā tālāk. Tad sākās ar ķiverēm. Tu ķiveri nevar piespiest obligāti. Bet tu vari iedomāties, ka vēl pirms kādiem gadiem, 4, 5, mēs ieviesām akciju, ja tu paņem bērnam ķiveri, tad tev nav bērnam jāmaksā pacēlai. Un to ķiveri mēs iedodam pavelti. Ja tev ir ķiveri, tu paņem pie mums ķiveri, pacēlais pavelti. Atnāk vecāks, pasaka, es nopērku bērnam biļeti, bet ķiveri es viņam nelikšu. Jā, tas ir kaut kas tāds, kas vienkārši rietumu kalnos nav iedomājams. Mums, paldies Dievam, tā kultūra tomēr aug. Jā, kultūra aug, viņa, protams, mainās lēni, bet vai jūs esat apskatījuši arī kādreiz iespēju ieviest drastiskus noteikumus tiem, kas slikti uzvedās uz kalnu? Mēs esam to darījuši arī. Mēs atņemam biļetes, esam atņēmuši biļetes un tā tālāk. Diezgan cītīgi pie tā. Mums ir drošības. Mēs bijām pirmie, kas ievies drošības dienestu kalnā. Tātad ne tikai instruktori, bet ir drošības dienests. Mums joprojām ir, bet, zini, tā intensitāte vairs nav tik vajadzīga. Jo kādreiz tie cilvēki uzvedās daudz brutālāk. Vienkārši tu brauc pa taisno, tu nebremzē, tu triecies iekšā un tā. Varbūt tie kalni nav tik ļoti pārslogoti. Un viena izcila lieta bija Covid laikā, kad bija zināms limits, kalna kapacitātes limits, ko kaut kādā veidā toreiz mums izdevās ieviest, un tu saproti, ka tajā brīdī, kad uz kalna nav pārāk daudz cilvēku, viņš arī ir drošāks. Tādā ziņā nesatriecās. Bet mēs esam ņēmuši nost biļetes, mēs esam atdzērājiem it īpaši. Es nezinu, mums nav lietuvieši, un lietuvieši kaut kā viņi ir... Vairs nav? Vairs nav. Viņi ir vairāk Riekstkalnā, un lietuviešiem tā brīvības sajūta ir lielāka nekā latviešiem. Brīvības sajūta, ok, tu to tā sauc, ok. Un, teiksim, un tā mums vairāk nav. Tādas problēmas liels nav. Bet mums ir drošības dienas šefs, bija kādreiz prezidenta apsardzes, viens no miesasargiem. Milzīgs, būdīgs vecis, tāds 2-metrīgs. Un tad... Viņam kaut kāda lietuvieša runā pretim, un viņš saka tā, klausies tam lietuvietim. Tā jau nebūs, ka es tev vienkārši atņemšu biļeti. Es tev atņemšu biļeti un uzgulšos virsū. Tu to gribi? Tas 2-metrīgs, milzīgs tēviņš. Un tas strādāja nenormāli efektīvi.
kārtīgi, tad uzreiz bija kārtība. Jā. Bet ļoti interesants stāsts par drošību, starp citu, un to tātad mēs taisam jaungada šovus. Katru gadu mēs taisījām jaungada šovus ar uguņošanu un slēpošanas instruktoru. Viņš arī bija instruktors, vēlāk izmācījās. Ainārs. Un pirmais, un tajā jaungada šovā tātad pilnīgi tumsa, un instruktoriem ir dažādas raķetes pie kājām, dažādi pirotehnikas objekti, un viņi brauc dažādās figūrās, un tā ir mūzika, un tas ir vesels iestudējums. Bet pirmais brauciens ir pilnīgi aklā tumsā, viens pats nobrauciens. Taisni, pilnīgi aklā tumsā, tu velc lejā pa kalnu, un tev aizmugurē ir divas raķetes, kas ir iededzināts. Un es tam Aināram saku, Ainār, tas pirmais ir tavs brauciens, un pēc tam jau mēs visus tos brauciens. Un viņš saka, pilnā tumsā, es saku, Ainār, pat taisno, tur vispār nav problēma. Viņš saka, zini ko, Žagar, es to nedarīšu. Es saku, kas tu baidies, kas tu rausties, šitāds vecis, miesasargs, visas tās lietas, ja, policists, viss tāds. Viņš saka, zini, man liekas, tas ir stulbi. Tāpēc, ka tas nav droši. Un redz, cik interesanti. Un tāds vecis, ja, it kā viņam būtu jābūt, pasaka, kas jādara, es tūlīt izdarīšu. Vienkārši tas nav droši. Un tas ir attiecībā par drošību, ja mēs runājam, es esmu vairāk kārtīgi ievērojis. Un man bija čoms, labākais draugs, viņš tagad dzīvo amerikānis, viņš bija jūras kainieks, amerikāņu armijas virsnieks, kādreiz Amerikas atašējs militārais Latvijā. Varonis, Irāka, Afganistāna, visu piedzīvojis, visu iespējamo. Un mēs kāpjam kalnos pirms gadiem 5 ar viņu. Un aizkāpjam līdz ledājam, un tagad jāpaliek nometnē, un no rīta mēs kāpsim virsotnē. Un mēs esam aizkāpuši jau līdz tam ledājam, tagad mēs paliksim tur pa nakti. Un viņš pēkšņi vakarā skatās uz to ledāju augšā, kur mums jākāp. Viņš saka, tu zini ko? Es nekāpšu. Es saku, kas, David, kāpēc, kas tu, taču esi vecis un tā tālāk. Viņš saka, tu zini, es esmu redzējis tik daudz stulbas nāvis, ka man goda vārds vēl vienu nevajag. Saproti? Viņš saka, jūs, Džeki, gribat kāpjat, bet es negribu redzēt atkal kaut kādu stulbu nāvi. Viņš saka, es esmu tik daudz redzējis, ka cilvēki idiotiski mirst. Priekš, kam man tur jākāp? Un viņš nekāp. Un tā ir īstā drosme, un tas ir ļoti svarīgi, tas drošības, kā cilvēks domā, ka neuzvilkt ķiveri, tā nav drosme. Stulbi ātri, nedroši slēpot vai lekt pa trampolīnu, kur tu nezini, vai, teiksim, slēpot frīraidā pa nogāzi, kur iespējams ir lavīna briesmas, tā nav drosme, tas ir stulbums. Un tas ir līdz tam jānonāk. Jā, ir labi, ka tu to saki, un īpaši arī tā daļa, ka līdz tam ir jānonāk. Jā. Līdz tam jānonāk, jā. Negribētos, protams, lai kāds līdz tam nonāk sāpīgā veidā. Jā. Neizbēgam tāda daudz reizes būs, un tāpēc droši vien labāk ir ieklausīties cilvēkos, kas saprot, kaut ko ir redzējuši, jā, un instruktori, protams, un viss pārējais. Kalnu biznesa. Okay. Jā, tā tad tu jau mazliet ieskicēji visu, kā ir gājis, jā, kas ir bijis interesants un tā. Kāpēc tu gribēji nopirkt kalnu? Tāpēc, ka vienkārši es saprotu, ka es pats gribu. Stāsts ir ļoti vienkārši. Tad, kad tu bērnībā visu laiku stāv pie tā vāļa kalna, un tur tas pacēlājas, un pacēlājiem ir limitēta kapacitāte. Un džeki pieaugušie brauc ar pacēlāju augšā, un tu kāp, jo vienkārši nav vietas pie pacēlāja. Un tad es atceros, es biju tāds puišals, es kāpu augšā, es domāju, pienāks laiks, es pats savu pacēlāju nopirkšu. Un tu vienkārši saproti, ka tajā brīdī, kad tev liekas, ka tā ir nenormāla lieta, kaislība, un tad tu saproti, tu vari uztaisīt biznesu, un tu vari nopelnīt pirmo naudiņu, un pēc tam, protams, tu visu laiku. Man bija labs laiks, mēs sākām 2004. 5. gadā, mums bija fantastiski apgrozījumi, tāpēc, ka mēs bijām vienīgie. Un bija labas ziemas, un varēja labi sašaut sniegu, un patiešām bija tā, ka pavasarī bija daudz naudas, un visa tā nauda tika salikta apakaļ. Es no kalna izņēmis esmu praktiski mūža laikā neko, bet, kā es minēju sākumā, es esmu sācis ar $4000 vērtu vecu Volvo, ko es pārdevu. Un tas kalns ir uzbūvēts, un tur viņš ir, un tie ieguldījumi tajā kalnā ir vairāk kā miljons, pat pusotru. Un tad nāca 2000, manuprāt,
8., 9. vai 9., 10. gada ziemas. Jā, Kad ziema faktiski nebija. Nu, kā tu jūties tajā brīdī? Zini, traģiski. Tas ir tā, ka tāds melns vāks tev ir virsū, un tu saproti, tā ziema nenāk, tu dienā 10 reizes čeko visus iespējamās laika prognozes, un vienkārši ziema nav. Sajūta ir briesmīga, absolūta depresija, tu nekur neesi liekams, un, protams, finansiālās konsekvences tas, ka tu vienkārši bankai nevari neko samaksāt. Mēs toreiz bijām spiesti iedarbināt tiesiskās aizsardzības procesu. Mēs 3 gadus to izvilkām, un mēs viņu pabeidzām. Ko nozīmē pastāst vienkāršiem vārdiem? Tiesiskās aizsardzības process ir tas, ka tev ir kreditori, kuriem tu nevari ziemas beigās samaksāt. Tu nevari samaksāt par elektrību, par degvielu, par nopirkto slēpošanas inventāru un tā tālāk. Un tad tu piedāvā visiem kreditoriem, Džeki, nākam kopā, neizputiniet mani, nenovediet man līdz bankrotam un dodiet man laiku, es 3 gados pamazām atdošu. Un man ir pienākums katru mēnesi zinām summu savākt un atdot. Un kreditori savstarpēji vienojās, ok, mēs neizputinam žagaru, viņi parakstās, lielākie kreditori, kas ir. Un tā ir tāda, pirmkārt, tev ir jādabūt tas uzticības kredīts, un par cik līdz tam brīdim mēs vienmēr rēķins bijām nomaksājuši. Un tur ir ārkārtīgi svarīgi tavs privātais goda vārds, ka viņi zina, ka tu esi goda virs, ka tu neesi uzmetis pirms tam nevienu, ka tu nemānies, ka tu nešmaucies, necenties aizmukt, vienmēr pacelt telefonu, kad tev zvana. Un tad tu vienkārši ej un runā, tu noliec savu privāto goda vārdu zem tā, un tas ir liels notikums. Ja, tu saproti, ka tas vairs nav biznes, tas vairs nav sijā, ko tu palaid pa grunti, tā ir tava privāta atbildība. Mēs pabeidzām to tiesiskās aizsardzības procesu, jo nākamā ziema jau bija ok, un aiznākamā arī bija ok. Un tad es atceros, ka vidā man teica, Žagar, īstenībā mums vajadzētu jums uzrakstīt kaut kādu diplomu, tāpēc, ka jūs esat viens no retajiem, kas tiesiskās aizsardzības procesu nevis izmantoja, lai aizmuktu no kreditoriem un lai izkombinētu un pēc tam nodibinātu jaunu firmu vai ne kaut kur citur un viss nodokļu parāda un viss tiek norakstīti, bet jūs tiešām novedāt šo procesu līdz galam, pateicoties tam, ka vienkārši nākamās ziemas bija labas. Bet tā ir ārkārtīgi smaga mācība, kas mums toreiz bija, jo mēs vienkārši bijām sainvestējuši un tā. Tā ir kaut kāda tāda milzīga biznesa mācība. Tagad ir tā, mēs katru gadu pabeidzam, protams, mēs maksājam bankai kredītu, katru gadu pabeidzam ziemu, mēģinām visu samaksāt, ko mēs varam samaksāt. Nav tā, ka mums ļoti daudz paliek pāri, ko ieguldīt, bet paldies Dievam, bāze ir uzbūvēta. Mūsu lielā ambīcija ir savienošanās ar Ozolkalnu. Mēs esam ļoti tālu, mēs pat labaņ jau pārdodam kopīgās biļetes, jau skībus sestdien, svētdien kursē. Mēs ļoti ceram, ka mums izdosies vienoties ar Gaujas Nacionālo parku, un mēs to savienojam. Mums ir 600 metri pa mežu. 600 metri apakšā, ja? Jā, pa meža ceļu 600 metri, kur mēs gribam savienoties. Mēs ļoti, ļoti ceram, ka tas izdosies. Ja mums tas izdosies, tad Latvijā būs lielākā slēpošanas bāze Baltijā. Okay. Kā tur rēķina to izmēru lielākā? Vislielākais trašu skaits ar cienījamu augstumstarpību, jo vālim ir 80 metru augstumstarpība. Augstumstarpība ir vissvarīgākais. Tātad būs vālis kā sporta kalns, būs Ozolkalns ar savām garajām trasēm, būs Žagarkalns ar savām platajām, lielajām trasēm un apmācības zonu. Mēs uz to ejam. Es domāju, tas ir 2-3 gadi. Super. Un tā nav miljonu investīcija, kas tur ir vajadzīga. Tā ir diezgan saprātīga investīcija. Tiesiskais aizsardzības procesa noslēgums. Dokumentu parakstīšana. Tu parakstīji droši vien ar roku, ja es pieņemu. Jā, tas sajūta. Kāda bija sajūta? Tad tika nomaksāts pēdējais rēķins. Es atceros, grāmatvedi man piezvanīja un teica, klausies, tas ir pēdējais parāds, ko mēs tagad nomaksājam. Sajūta ir fantastiska. Pirmkārt, ka tu esi turējis vārdu. Un otrkārt, kad tas viss murgs ir beidzies. Pagājušajā gadā mums bija ļoti smaga situācija. Pagājušajā gadā jau pēkšņi elektrības cena uzsprāga debesīs, mums nebija nofiksēts. Un mums tātad pagājušajā gadā elektrības izmaksas pieauga gadā
ziemas sezonā pa 36,000 eiro. Pieauga, ka tad 36,000 vairāk mums nācās samaksāt pie tā paša apgrozījuma, kas bija iepriekš. Līdz ar to mums pagājušajā gadā arī bija diezgan smagi, bet tagad, zinot, ka mēs neesam sūdabrāļi un mēs neesam uzmetēji, man ir diezgan piezvanīt un pateikt, Klau, Džeki, tikko būs pirmā nedēļa nostrādāt, mēs jums apsolam, mēs jums samaksāsim to un to rēķinu. Ļaujiet man izdzīvot. Un Džeki saka, jā, tā nauda, ko tu mums esi parādā, nav tik baigi svarīgi, lai mēs pagaidām. Un viss kārtībā, un ir pirmā nedēļa, un tu nomaksā, un viņš tev paspiež roku un saka, jā, respekt. Nu, tāds tas biznes ir. Labi, vēl par kalnu biznesu. Man liekas, ļoti svarīgs mirklis. 2006, 2007, 2008 gads Latvijā, es neesmu pārskaitījis šodien, bet es atceros, ka kalnu saraksts bija, kalni, labi, sauksim vienkārši nogāzes ar pacēlājiem bija tuvu 50 vai pāri 50. Iestājās 2008. gads, Lehman Brothers, mēs arī to izjutām snieglubā visādā ziņā, un pēkšņi vienkārši viss beidzās. Kā tu vērtē šo te Latvijas sniega biznesu, tādā plašākā tieši Latvijas kontekstā, ar to, kā ir kalni nākuši klāt, pazuduši, kaut kas ir izdzīvojis, kaut kas nav izdzīvojis? Es pateikšu, kā visi nostājies loģiskās vietās, un bizness kā bizness, jo pirms tam, kā tu pats zini, gāzi grīdā un viss tās, nauda vienkārši mētājās riņķī, un cilvēki veidoja kalnus kā savu hobiju. Es uztāju kalnu, es nopērku retraku, salieku lielgabalus, un es pats te baigi slēpošu. Un tādas trases, marginālas trases, kas nebija kā biznesa projekti, bija ļoti daudz sabojāts. Vienkārši cilvēki sameta naudu iekšā bezjēdzīgi. Pēc tam tas viss nostājās savās vietās. Bet arī tomēr visu noliek savās vietās mākslīgā sniega ražošana. Jo bez mākslīgā sniega šodien kalnu biznesa nepastāv. Vienkārši nepastāv, un tas ir arī, es domāju, ka jūsu podkāstu klausītājiem tas ir pilnīgi skaidrs, ka ārā dabiskais sniegs ir tikai tā kā restorānā ārā smarža. Tu ej gar durvīm, nosmaržo kafiju, ieiešu iedzeršu kafiju. Bet tas ir tikai un vienīgi smarža. Dabīgais sniegs nedod pilnīgi neko, tā ir tikai kosmētika. Viss balstās uz mākslīgo sniegu. Vai tu jaunākajā, lielākajā pēc 3 gadiem Baltijas slēpošanas un snowboard un sniega bāzē varēsi lepni teikt, sniegs ir garantēts, tā kā raksta Šveices kurorti savās mājaslapās? Es nezinu. Es baidos, ka nē. Kaut gan klimata pārmaiņas izrādās, un to, kā jūs zināt, ir divas teorijas par klimata pārmaiņām. Viena teorija, ka pie mums kļūs ziemas augstāks. Jo golfstraums palielināsies, nenesīs vairs iekšā siltos ūdeņus, un attiecīgi mūsu reģiona jūras atzisīs, un attiecīgi klimats ziemā kļūs vēsāks. Tā ir ļoti nopietna teorija, un tam ir pamatā dati, ka golfa straumes ātrums tiešām samazinās. Tas ir sakarā ar visām klimata uzkaršanām un tam līdzīgi. Otra teorija saka, ka pie mums ziemas kļūs siltāks. Nevienai, ne otrai dotajā brīdī nevar ticēt 100%. Jā, klimata pārmaiņas ir neapšaubām, bet kā tas ietekmēs mūsu ziemas, mēs nezinām. Ja notiks tā, ka tiešām pirmajiem būs taisnība, tad sniegs būs garantēts. Bet mums bija ļoti interesanta pieredze ar sniegu uzkrāšanu. Mēs bijām pirmie, kas sāka uzkrāt sniegu. Es atceros, jā, tas bija, visi par to runāja, arī mēdī, man liekas, rakstīja. Jā, un mēs uzkrāvām milzīgu čupa sniegu. No somiem nozagām visas idejas, paaicinājām somus, un viņi pastāstīja, nokonsultēja un tam līdzīgi, un apsedzām, un 2 vasaras mēs to sniegu noturējām. Bet pēc tam tomēr pie mūsu klimata, tie sniega zudumi Somijā ir 20%, mums bija 35–40%, bet tas vēl ir ja tu viņu lētas saražojas. Bet tā problēma ir sekojoša, tu viņu izlīdzini. Ja Somijā tu viņu oktobrī izlīdzini, un tu gandrīz garantēti zini, ka novembrī iestāsies sals, tad pie mums 1 gadu mēs to visu dārgo sniegu izlīdzinājām, mums bija metru biezs sniega slānis, un sākās atkošņa Ziemassvētki visu katru dienu. Mēs ejam pamēram 7 cm, 5, 10, Mēs pazaudējām visu sniegu. Un tā ir tā problēma, kāpēc ir ārkārtīgi dārgi to darīt. Un vēl ir dārgi to darīt, tāpēc, ka mums ir cita grunts. Redzēju, Somijā visur ir akmens apakšā klints.
Līdz ar to viss smagā tehnika var braukt, ekskavatori, visu var darīt, tur viss mums tie dubļi, tad jābūvē ceļi, lai to varētu izdarīt. Bet mēs pirmie to uzkrāvām. Un man draugs Somu investors, cik ir investors, draugs Peters? arī. Pīters, jā, tas man ir visu mūžu bijis draugs un visu mūžu piegādājis, bet Svens, ar ko mēs kopā arī slēpojam. Ļoti turīgs cilvēks, jauns džeks un tā tālāk. Un viņam ir šī apsaistība no tā, ka viņš no bērnības slēpojas un ka no viņa ciemata, kur kalns ir tāds kā Vālis, ir izaudzis viens no pasaules top slēpotājiem. Un viņš saka, es esmu gatavs ieguldīties, lai no mūsu Žagarkalna kādreiz izaug. Un viņš ļoti bagāts cilvēks un tā tālāk, tagad diemžēl vairs ne. Viņš pagājušajā gadā zaudēja faktiski visu kapitālu akcijās. Jā. Talantīgs, gudrs cilvēks un ticiet man pēc gada būs uz pekām, viss būs kārtībā. Bet tad viņš ļoti interesanti teica, viņš saka, klausies, kas tas bija pa kaifu, ka es aizbraucu kaut kur uz Dienvidāfriku runāt par lielu raktuvju apguvi, ja, par miljardu darījumiem, un džeki tur rāda savas pilis un jahtas un tā tālāk visi tur. Un es saku, bet redz, kas man ir? Un es rādu par sniegu. Viņš saka, es redzu, kāds sniega kalns vasarā. Tā kā, mēs to eksperimentu esam izgājuši. Bet sniega tehnika, tas ir pats galvenais. Ārzemēs tagad jau ir modernākie lielgabali pie -2 var sākt ražot. Mēs -3, -3,5. Klausoties visu šo stāstu par biznesa daļu, ja, es saprotu, ka tā ir atkal atsevišķa dzīve savā ziņā. Ja. Jā. Tā ir lielā mācība pēc šiem 24 gadiem. Baiglabs jautājums, Ansi. Lielā mācība ir saprast un sajust, cik daudz tu vari pavilkt ar saviem kauliem. Un lielā mācība ir tā, ka attīstību balstīt uz kredītu ar pārliecību, ka tādi laiki, ka tu vari to aprēķini naudas plūsmu, un tu saproti, easy, jā, gada maksājums, protams, uz dotā brīža datiem. Bet tu tā kā neparēķini to, ka tie dati var vienā brīdī nobrukt ne tavas vainas dēļ, vienkārši klimats. Čau, tā ziema ir slikta. Un tā ir man tā lielākā mācība, ka, protams, mums tajā brīdī bankā izdeva, protams, un Svens pēc tam mūs pārpirka to kredītu un varēja mūs izvilkt. Bet tā ir tā lielā mācība saprast, ka varbūt pareizi ir attīstīties ar to, ko tu tā kā nopelni. Bet tad atkal tas ir baigi lēni. Tā ir tā man lielā mācība, faktiski. Un vēl viena ārkārtīgi svarīga mācība. Un tas ir būtiski. Proti, es sāku būvēt kalnu atbrauc Peters, tu zini, ja? Kas tirgo iekārtas. Un viņš vienmēr deva konsultācijas un stāstīja, kā vajag. Un es viņam saku, klausies, tas, kas te Žagarkalnā, tās lēzenās nogāzītas, tas viss štruns ir, kāpjam iekšā mašīnā, braucam uz Vāli. Vālis ir tas, kas man būs stāvs, kalns, ātrums, viss. Un viņš saka tā, nē, Žagar, nē, stāvums, ātrums, tas ir sportistiem. Tur biznesa nav. Biznesa ir lēzenās, garās, drošās, vienkāršās, platās trasēs. Tur ir biznesa. Un es viņam tā kā ne ļoti ticēju. Un tad es, bet labi, daram to. Un otra lieta, es saku, zinu, ko tagad ejam plašumā, hektāriem tās trases, te cērtam. Viņš saka, kāpēc tev to vajag? Es saku, lai būtu retāk, lai cilvēkiem būtu vairāk vietas. Viņš saka, nē, people are animals. Viņš saka, viņiem patīk būt kopā, viņiem patīk, ka otrs tevi redz. Un tā ir viena tāda baigā otra mācība, ka tā tad ekstrēmā nav iekšā nauda, un otrkārt, ka cilvēkiem patīk būt kopā un patīk vienam uz otru skatīties. Un tas ir viens no fenomens, un tici man tā ir. Kāpēc mums patīk dejot? Mums visvairāk patīk dejot, kad kāds uz mums skatās. Pareizi. Mums nepatīk vienam pašam dejot. Ja? Patīk, es par to nebiju domājis. Jā. Es lasīju, starp citu, rakstu tieši analītiski par to. Un slēpošana ir ļoti līdzīga un snovošana. Un ja tu to dari labi, eleganti, tas ir nenormāli pievilcīgi. Cilvēki, tu pats zini kā, mēs skatāmies no pacēlāja.
kā tas laiž, cik eleganti, cik skaisti. Un tā ir otra lieta, kad cilvēkiem patīk skatīties vienam uz otru. Un ja tu atņem viņiem šo iespēju sevi parādīt, vai ļaut uz sevi paskatīties, tu kaut ko tajā biznesā zaudē. 3 lietas, ko es esmu iemācījies. Super, īstenībā, riktīgi interesants stāsts. Bet tas, ko es gribu teikt par Pīteru, skaidrs, viņš vienkārši uzaudzis kalnos, ar visu iekārs, viņš vienkārši to visu no galvas zina, es arī ar viņu. Cik es runāju, es saprotu, es nezinu, otru tādu cilvēku. Tevi, jā, tu droši vien esi tuvāk tam visam. Pīters, jā. Bet klausies, redzi, tu izstāstīji, kā tu to visu darīji, kredīta tēmu es saprotu. Es saprotu arī stāvos kalns, Kaķīšu kalns noņēma, jā, pacēlājas arī pārsteigums. Teikšu, kā man šausmīgs sāpīgs trieciens visai slēpošanas nozarē Kaķīšu kalna zaudēšana. Bet es saprotu tos džekus, jo viņi man labi čaumi ir, ka vienkārši tur nav biznesa. Nav. Tie, kas pa Kaķīšu kalnu var nobraukt, ir nepietiekams daudzums, lai viņi varētu atpirkt sniegu. Jā, tā ir. Tāpat arī starp citu par bigēriem. Mēs tagad būvējam fanparku, atkal atgriežamies pie tā. Wow. Tāpēc, ka mums ir ļoti labs traktors. Mums ir 400 pisnu būlis, speciāli parku būlis, kas mums ir ļoti labs. Entry costs, jā. Redzi, te ir tā, kas ir izmainījies. Ja es savā jaunībā ar kājām aizgāju uz kalnu, biju gatavs kāpt, un kafejnīca nebija vajadzīga, un tūlīt bija mežiņā. Tas ir ok. Tad, kad mēs ar tevi sākām, arī bija ok, ja teiksim, ja tu dabū karstu tēju, tas jau ir daudz, ja? Pārģērbties mašīnā, un viss ir ok, jā, normāli. Bet cilvēku paradumi mainās. Līdz ar to kalns nav tikai kalns. Kalns ir laba piebraukšana, labs ceļš, laba stāvvieta, plašas nomas telpas, siltas telpas, kur pārģērbties, laba kafejnīca. Kalns ir bez sniega un bez vertikālas. Viss tas, kas ir klāt servis, un tas tevi iznīcina. Un vislielākā problēma, kas mums ir Latvijā, ir kalns. Kalna biznesa sākās tajā brīdī, kad tu līdz kalnam tiec 1,5 stundā. Ja tev līdz kalnam ir 2,5 stundas, tad tev to kalnu vajag tik lielu, lai tu varētu palikt 2 dienas. Ja tu gribi palikt 2 dienas, tur vajag viesnīcu. Un sākās ēles mašīna. Jo cilvēkam pacietība pietiek 1,5 stundai. 1,5 stunda ir ok, braucam. Un Latvijā, teiksim, 1,5 stundas attālumā no Rīgas, jo Rīga, protams, ir galvenais barotājs, nav nekā, nav neviena kalnu, kuru vēl var uzbūvēt. Var kaut kur varbūt, nezinu, Finiera trasē. Zābaks? Zābaks, jā. Var dabūt otru pilsētnieku, jā. Bet tas nav vienalga biznesa, tas nevar būt biznesa. Savukārt Alūksnē, kuri patiešām izcili kalni, šovasar tur bija fantastiski, labākie vienkārši Baltijā. Piekrīt. Bet tās ir 2 stundas un 2,5 stundas, un tur ir zemes ceļš, un tur nav stāvvieta, un tur ir vispārējais. Un tur, lai uzbūvētu kalnu, ir jābūt ļoti, ļoti, ļoti bagātam un apsēstam cilvēkam, kurš vienkārši ir gatavs 1,5 miljonu vienkārši ielikt un zaudēt uz neatgriešanos nekad. Labākajā gadījumā running costus nosekt, un tad ir ok, un maintenance, protams. Ja, ja tāds cilvēks atrodas, es nezinu, es apsolos viņa nozīmīt pie krūtīm nesēt visu atlikušo mūžu. Tā, visi skatītāji, klausītāji, tā tad nozīmīt no Juras Žagara. Tāds cilvēks atrodas, kurš, pieņemsim, Alūksnē ieguldītu 1,5–2 miljonus, kā minimums, naudu, kuru nekad nedabūs atpakaļ, nekad, un to es varu tiešām apsolīt, lai nav, un es būtu laimīgs, un tas būtu viens fantastisks panākums. Eiropas fondi, veselīgs dzīvesveids. Eiropas fondi, veselīgs dzīvesveids, tad tie iedos klāt kaut ko vēl drusku, bet ar to vienalga nepietiks. Jo es saku, ceļi, stāvlaukumi, mājvietas, kur palikt un tā. Kā mēs sakam, infrastruktūra. Infrastruktūra dotie brīdī maksā, jo cilvēkam vajag burgeri, viņam vajag paku. Viņam visus šos servisus vajag pilnā slānī, lai viņš dabūtu to satisfaction. Savādāk tas nevar. Mēs kā sabiedrība esam auguši. Ja? Atceries, bugeļi bija kādreiz, tagad mums ir pilnīgi cits prasības. Cits kaut kas. Klausies, vēl viens, es teikšu tā, varbūt šajā sarunā, jo es jūtu, ka šī saruna varētu ilgt vēl stundām, bet šajā sarunā noslēdzošais jautājums tev.
Tātad Cēsis, tu zini visu no galvas, Vāļkalns tavs mīļākais, bet pasaki, kurš un vai ir tāds kalns Latvijā bez Cēsīm, kas tev vēl šķiet interesants, kur tu esi bijis, kuram ir interesants reliefs, uz kuru cilvēkiem vajadzētu braukt paskatīties? Es domāju tā, priekš sporta un tiem, kas labi slēpoja neapšaubām pilsētas trasi ar augstumu starpību un ar vertikāli, ja, kas tomēr dabū lielā ātruma un tam līdzīgi. Riekstu kalns, es varu pa visiem kalniem īsumā pateikt. Riekstu kalns, kaut gan viņi ir konkurenti, bet vienalga. Riekstu kalns ir ļoti labi uzbūvējis trašu tīklu. Un tas ir, tu mierīgi stundu, tev ir interesanti. Nu, otrā stundā jau paliek, ja tu esi labs slēpotājs. Ja tu esi slikts slēpotājs, perfekti, mierīgi, tu tur var mīcīties pa turien ļoti ilgi, jo ļoti daudz tās interesantās trases tur neapšaubām tuvu Rīgai. Milskalns it kā ne ar ko tādu īpašu pēdējā laikā nav, kaut gan viņiem esot ļoti labs snowparks, jo Milskalna īpašnieku dēls, ja es nemaldos, ar to ņemās. Tur ir vajadzīgs tāds entuziasms, par to es pilnīgi noteikti varu pateikt. Man nav viedokļi par Gaiziņu, es domāju, tas ir ok. Man ir ļoti žēl par Kaķīškalnu, jo Kaķīškalnā bija unikāla atmosfēra un tā, bet es gribētu teikt, ka, ja jūs gribat kaut ko vēl pamēģināt, tad brauciet uz pilsētas trasi, bet brauciet pa dienu, nebrauciet vakarā. Vakarā ir pilns ar sportistiem, vakarā kalns nav braucams, vienkārši nav braucams. It sevišķi pēc Kaķīškalna tagad. Bet, pieņemsim, šodien es biju 2 dienā izcili, vienkārši izcili. Viss ir noretrakots. Viss ir noretrakots. Žagars un Ozols ir, kā jau es teicu, Ozolkalnā ir garas trases tiem, kam patīk gari braukt, pumpiņas, daudz negriezt, bez lieliem ātrumiem, ja, bet vienkārši tu tā kā šļūts. Tur ir tāda atrakcija uz to, ka tur ir daudz lēzeni. Man Ozolkalnā ir grūti, jo tikko kā es uz tā lēzenā mēģinu kādu līkumu paņemt, man zūd ātrums un es apstājos. Bet atkal tiem, kam tas patīk. Savukārt Žagarā ir izcila apmācības zona, un to es saku, tā ir labākā Baltijā, viennozīmīgi apmācības zona. Un Žagars ir plats, un tas atkal iedod tādu kārvingu sajūtu. Bērni piekrīt. Labi, bet kāds kalns, kur varbūt nav tāda milzīga industrija, kur tu esi bijis? Bākūzes? Aizbrauciet, neesmu bijis Bākūzī, tagad pēdējos gados. Bet aizbrauciet uz Alūksni, uz Ķauķu kalnu. Tur tagad ir dabīgais sniegs. Mana instruktora skoliņa tur taisīs nometni. Tur tagad ir dabīgais sniegs, fantastisks kalns, brīnišķīgs. Infrastruktūra nekāda. Iespējams, ka tur pat ir tualeti sausā. Varbūt. Bet milzīgi cilvēki ar entuziasmu apveltīti. Un kalns ir brīnišķīgs. Un ja tur ir dabīgais sniegs, tiešām aizbrauciet. Sameklējiet Alūksnē, kur palikt pa nakti. Palieciet pa nakti un vienkārši baudiet tādu absolūti dabisku vidi. Super, Juri. Šī saruna vienkārši satriecoši labi, es teikšu, jā? Man bija baigais prieks ar tevi, kad jūs esat atjaunojuši Sniega klubu. Tā ir tik cienījama lieta. Patiešām cepurnos. Patiešām superīga lieta. Sezona nebeidzas nekad. Paldies, Juri. Paldies, skatītāji. Jā, tātad šī bija viena no aizraujošākajām sarunām. Līdz šim tādas sekos vēl daudz. Paldies jums par klausīšanos, skatīšanos.